Izstāstīšu par telpu plānojumu, ko plānojam mainīt un ko nē. Šī ir virtuve, ko parasti tādos projektos dara. Virtuves parasti ir ļoti maziņas, tad viņas apvieno ar viesistabu, nojaucot šo te sienu. Šajā gadījumā virtuve ir 9 kvadrātmetri, līdz ar to nav nepieciešamības to darīt. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs sabojāsim izolēto istabu. Tad mums nebūs vairs izolētas istabas un paliks tikai viena izolēta istaba. Tāpēc viesistabu ar virtuvi neapvienosim. Arī viesistaba paliek oriģinālajā izskatā un arī guļamistaba. Tas, ko var darīt, apvienot abus sanmezglus, lielo vannas istabu ar mazo toleti. Tādējādi iegūstot lielāku vannas istabu, bet arī to šajā gadījumā nedarīsim, jo tas ir 3 istabu dzīvoklis, un atsevišķi sanmezgli ir priekšrocība tādam dzīvoklim. Vienīgais, ko varētu darīt, pārvietot šo durvi uz koridoru, tādā veidā atbrīvojot šo eju, jo durvis savādāk vērsies mums šādi. Tas ir mazliet neērti, šeit būtu daudz ērtāk. Bet tad mums ir jāpārtaisa projekts. Nezinu, vai tas ir tik liels mīnus, lai to darītu. To vēl izdomāsim mazliet vēlāk. Nākamajā video izstāstīšu par to, ko plānojam darīt ar grīdām, griestiem un sienām.